Man šķiet, ka jautrība notiek ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Maziņš stāsts par Liverpooli. Liverpoolē nolēma, ka vajag cīnīties ar agresīvi noskaņotiem jauniešiem, kas kaut kur tur pulcējās. Vienmēr ir kaut kādas vietas, kur pulcējās jaunieši. Un ko viņi izdomāja? Viņi Laternu stabos uzlika mūzikas tumbas kaut kādas, tur skaļruņus, un translēja klasisko mūziku skaļi. Kā rezultātā jaunieši tā kā muka prom no tās klasiskās mūzikas. Var sakot, ar klasisko mūziku agresīvie vai jauniešu tur kopas tika izdzenātas. Par ko, protams, protestēja mūziķi, ka klasiskā mūzika nav tas, ar ko vajadzētu cilvēkus sodīt, bet aiz visa tā stāv Liverpooles domas deputāti, policija, kaut kāda nauda tur, protams, ir. Man šķiet, ka tas ir interesanti. Kāpēc tie Liverpooles cilvēki, kas īstenībā ir muzikāla pilsēta, neaizmirsīsim, ka tur Beatles ir radušies, kāpēc viņi domā, ka klasiskā mūzika ir ierocis pret jauniešiem? Interesanti. Kas notika Rīgā, ja vietās, kur pulcējās jaunieši, tiktu skandināta klasiskā mūzika vai jaunieši skriet projām? Es zinu, ir man viens draugs Mierielā, kurš vienmēr sašūta par to, ka tur viņam netālu ir jauniešu pulcēšanās vieta, un tad, kad tur viss beidzās, tad viņi naktī tur alojās un kliedz, un var sakot, nav miera. Bet diez vai viņš gribētu, lai naktī klasiskā mūzika skanētu un dzenātu tos cilvēkus. Jebkurā gadījumā man šis Liverpooles stāsts interesants. Ko tik cilvēki neizdomā? Kas tik tiem cilvēkiem nav prātā? Tas ir tik jauki, ka cilvēki ir radoši. Mēs visi esam radoši. Paldies, ka jūs skatījāties!